Ziniet, kā ļoti bieži sanāk, ka cilvēkiem sāp galva, un vieglāk jau, protams, ir ieņemt to tabletīti. Mēs to visu varam darīt, bet iemesli bieži vien mums ir psihosomatiski. Un galvas sāpes bieži vien rodās no tā, kad mēs paši sevi nenovērtējam. Un nākamā reize, kad tev sāp galva, apstājies un pajautā pats sev, no kurienes nāk tās sajūtas, kad varbūt es kaut ko esmu izdarījis nepareizi, kaut kas nav forši. Par ko tu varētu būt pārdzīvojis kādu laiku apakaļ, ka tā galva tev sāk tagad sāpēt. Vai tiešām tev no labas dzīves vienkārši sāp galva, ja? Jo mēs galvai laižam cauri lietas, kuras mēs sev ar labu prātu pat neļautu nodarīt. Palaidi to tādā veidā, ka tu vienkārši saproti, ka es esmu domājis kaut kādas domas, bet es ļauju viņam tagad aizplūst prom, jo arī šai domai ir jāienāk prātā, ka tu ļauj savai galvai atpūsties, lai tās galvas sāpes vispārībā spēj vienkārši izgaist. Un bieži vien migrēnas galvas sāpes rodas cilvēkiem, kuri grib būt ļoti perfekti vai kuri paši sev rada ļoti lielu spriedzi. Un ļoti daudz apspiestas dusmas tajā ir iesaistīts, jo cilvēks dusmojās uz sevi, viņš nedrīkst izrādīt, viņš nedrīkst izteikt. Un tāpēc bieži vien cilvēkam rodās migrēna. Ja? Un visinteresantākais, ka migrēnas galvas sāpes cilvēkiem spēj atbrīvot seksuāla rakstura atslābināšanās. Ja? Tātad mīliet savus partnerus, esiet ar viņiem kopā un vienkārši labāk ejiet uz guļamistabu. Jebkura veida orgasms jūs atbrīvos galvas sāpes daudz vieglāk, ja arī tas nepalīdzēs. Orgasms katrā gadījumā radīs daudz patīkamākas sajūtas nekā pati šī spriedze galvā, ko jūs radat no kaut kādām citām domām. Jo redziet, cik tas ir svarīgi. Ja tu spēj atslābināties un gūt baudu, tad arī tava galva spēja atslābināties un saprast, ka es priekš sevīm un savā ķermeņa spēju radīt kaut kādu atslodzi. Ļoti svarīgi ir padomāt, ko tu laidi cauri savai galvai.